Šie atradumi, viņi jau, vissliktākais atradums bija šie cilvēku kauli, bet es domāju, ka te ir tas stāsts. Mums Talkas laikā ir bijuši šādi gadījumi, mēs viņus īpaši neesam reklamējuši, bet šis gadījums izpeldēja. Un es domāju, ka tas ir droši vien kādam tas palīdzēs un izmeklēšana rādīs, kam tie kauli pieder un tā tālāk. Dažādi atradumi, un man priecē, ka cilvēki atrod naudu. Man priecēja fakts, ka šogad, tas gan ir komisks, man piezvana viens Talkas dalībnieks, viņi tur kaut kādi 200 cilvēki talkojuši un atraduši dīķītī, vietējā dīķītī 2 čugunu vannas. Un konflikts un tiesas darbi, viņi grib tiesāties ar pašvaldību, jo tagad stāsts, kam pieder tās 2 čugunu vannas, vai talciniekiem, vai pašvaldībai. Cik viņas maksā, es nezinu, ka 20 eiro varētu nodot, bet ir konflikts. Un es domāju, ka to, ko es novēlētu visiem talciniekiem, atrast to savu zelta podu katram, un tad mēs visi kļūtu bagāti, varbūt droši vien kaut kur zemē kaut kas ir apslēts, kaut kas vērtīgs, un tad varbūt mēs kļūtu arī bagāti, un visi talkotāji pat varētu kaut ko iemantot no tā visa.